Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's your name? Max, Derek! Visas 104 ar GO3, un mēs atkal esam studijā. Zālīte ir zaļa, līnijas ir baltas, un man ir divi viesi šajā reizē klātienē. Jā, mums ir var just, ka ir izslēgšanas spēles, plašāks pulks arī cilvēku līdz ar to, un Linārds Hugo Roškalns un Edmunds Novickis klātienē te kopā ar Tomu Prāmnieku. Visas 104 ar GO3. Džeki, cik jums jau ir sakrājušās spēles šajā turnīrā? Ātri, es saprotu, ka naktis var aizmirsties vēl kaut kas, bet cik spēles jau sakrājušās ir? 9, laikam, man ir. 9. 7. Bet naktis stundās reiķinot, tas viss reiz 2, reiz 3 jāliek kopā. Tad 14. Tā 14 saliekās kopā. Nu, es visiem prasu, katrs, kurš ir atnācis, visiem prasu uzreiz tādu īso rezumē, varbūt plaši neizplūstot, jaunais formāts. Tagad, ja mēs esam nonākuši līdz izslēgšanas spēlēm, kur daudz saka, īstais pasaules kauss ir sācies, un, zin kā, 32 komandas. Patīk vai nepatīk? Es, laikam, nemācēšu ļoti īsi, bet, tu mani vari apturēt. Es mēģināšu. Man būs skarbs un asas viedoklis. Es vispār nesaprotu cepienu. Nē, labi, ka tu par šo pajautāji, bet man liekas, ka Latvijā tam ir pievērsta kopumā pārāk liela uzmanība. Es to teiktu tā, ka grupu turnīrs, daudziem tas nepatīkamies, kurš nav jāskatās vēl kaut kas, tas ir viens saldējs ēdiens. Pēc tam izslēgšanas spēles ir nākamais saldējs ēdiens. Ja tev nepatīk saldumi, vai tev pietiek ar vienu, piemēram, es nezinu, kas tev garšo tur, debesmanna, piemēram, jā. Bet pirms tam es tev piedāvāju maize zupu, un tu saki, ne, maize zupu, nē, man taču būs debesmanna. Es apēdu abas divas, un man ir grūti saprast šo visu. Tad jau pēc šīs loģikas, ja cilvēki saka, ka grupu turnīrs ir lieks un par daudz, tad jau nav jāsako arī kvalifikācijas turnīriem, principā. Piemēram, Norvēģija, Itālija spēlē, tur fantastisks duelis, Itāļi paliek aiz apmales, un Norvēģija sadragā Itāliju 4-1 izbraukumā. Man liekas, tam ir vērts sakot līdzi, un tieši tāpat Dienvidamerikā interesanta kvalifikācija. Šajā brīdī, man liekas, pat ir labāk, tāpēc, ka tās kvalifikācijas ir katra savā reģionā, un es nevaru izsakot tur Āzijas kvalifikāciju, tur Āfrikas kvalifikāciju. Šajā gadījumā, saucam to grupu turnīru tādu kā ieskrēju. Priekškvalifikācija play-offiem. Bet tas ir vienvietus, visi spēlē, močījās un super un interesantas spēles. Pa kādai stiprai izlasē, tur Turcija. Dievs dot visām pasaules valstīm ar tādiem talantiem lepoties kā Turcija, paliek grupā. Tā kā, par pārsteigumiem runājot, jā. Es šo cepienu nesaprotu, es vienkārši baudu, un man liekas, ir interesanti. Tas, kas ir mainījies, kas ir ļoti būtiski tā no analītikas viedokļa, agrāk bija tā, ka 32 komandas sāka, un pirmā fāze ir grupu turnīrs, un lai tu tiktu 16. Tu vari vienreiz paklupt grupu turnīrā. Tas pats 2010. gads, kad Spāņi vinnēja čempionātu, viņi sāka ar sensacionālu zaudējumu 0-1 Šveicei. Sensācija. Pēc tam viņi atguvās un vinnēja turnīru. Šajā gadījumā tu tiesi top 32 un tev vairs nav tiesības uz kļūdu, ko mēs arī pieredzējām šonakt ar pāris Eiropas grandiem. Ko tu liks pretī, vai tu, kā saka, piekritīs? Es esmu absolūti tajā pašā laivā. Ja ir 2 saldēji ēdieni, es ņemu abas 2. Es esmu saldumu mīls, un es arī uzskatu, manuprāt, vairāk valsts, vairāk komandas šajā turnīrā tikai parāda to, ka sensācijas var būt tāpat kā pa vērdu mums parāda. Ļoti skaista spēle bieži vien, un vairāk komandas, vairāk intrigas, un tagad tā tikai turpinās. Man patika joks, bija sociālos jau mazliet pielicot pie šīs nakts notikumiem. Vācija, Nīderlanda izstājas, un tad bija sociālo ieraksts, ka nevajadzēja paplašināt uz 48 komandām, jo tādas viduvējas komandas kā Vācija, Nīderlanda kaut kā tur ielaužās tajā lielajā komandu pulkā, un tā, bet tāpat tās nekur tālu netiek un tikai bojā turnīru. Jā, man bija divējāds sajūts, man kā pietrūkst tas sasumiņš, ka ir grupu turnīrā, ka ir tās nāves grupas. Mēs jau ar Arkādīti ļoti daudz runājam, nav nāves grupas. Gribās jau to nāves grupu, bet, kā tu jau pieminēji, Turcija paklupa, viena otru arī tur dabūja pasvīst vairāk, kā varbūt kādam lieliem grandam, it kā vieglāks tas ceļš tālāk. Bet pašā laikā mēs iegūstam vairāk play-off spēles. Un tas atkal no otras puses, tūlītās mēs iziesim play-offiem cauri, varbūt atkal pilnīgi cits domas būs. Man patīk tas, ka jau es tagad varu redzēt, kā tu pieminēji, lielos grandus, kas lido ārā jau izslēgšanas spēju pirmajā kārtā. Kā jūs saucat izslēgšanas spēju pirmā kārta? 16. fināls. Es citu angļu valodā, laikam nav tāda jēdziena. Viņi tur mocījās latviešiem superīgs vārds. Manuprāt, 16. fināls arī diezgan labi izrunājās, tā kā nekāda problēma. Gājuši 16. fināls, bet ir ok. Ķeramies klāt pie spēlēm. Ja mums ir izslēgšanas spēles jau notikušas 16. fināli pirmie un
ķeramies uzreiz ar pašu pirmo spēli, kas jau bija skaidrs, lielais duelis ar mājiniekiem, kas nespēlē mājās, gan Kanāda un Dienvidāfrikas Republika. Nu, šī spēle patiesībā palika atmiņā ar to vēl vienu epizodu, ko es viņu paralēli skatījos to spēli, un tad es jūtu, ka WhatsApps vienkārši man tiding, un griežās. Kaut kādas diskusijas, tur jau, pie 30 ziņām skatos, 1, 2, 3 futbola komentētāji čats. Un es skatos, ka tur ir diskusija par nepiešķirtu pendeli. Tātad, tur bija situācija pirmā puslaika pašas beigas. Īsais stāsts ir tāds, cik es sapratu, tad tiesnesis ir pieņēmis lēmumu, ka spēlētājs, uzbrukošais spēlētājs pats ir meklējis kontaktu ar aizsargu, lai nopelnītu 11 metru soda sitienu. Jā vai ne? Linards, dod vaļā. Nu, es personīgi, ja mēs traktējam to, kā uzbrucējs meklē kontaktu, es to vispār neuzskatu. Es nesaskatu šeit uzbrucēju. Ka tā bija uzbrucēja vaina, jo uzbrucēja mērķis ir iesist vārds. Viņš laužās uz vārtiem, meklē šo te iespēju uzsist, tur pretīm aizsargs viņam šajā mirklī patraucē. Kāds diskutēja, ka pirmais kontakts bumbā, bet es neuzskatu, ka tas bija, vai pieskāriens ar bumbu bija jā, bet vai mēs to varam saukt, ka tas bija, vai tā bija kontrolēta bumba, vai kā tam līdzīgi, es neuzskatu. Tāpēc no manas perspektīvas, es teiktu, 11 metru soda sitienam bija jābūt. Un vai mums ir pretējs viedoklis šeit, vai tas ir tikai mūsu lietuviešu pārziņā? Es vienkārši ieņerdzu par mūsu čatu kādā ziņā, ka viens saka... Tu nebija baigi aktīvs, starp citu, tu tā mierīgi. Es vienkārši no malas pasmaidīju, jo viens saka 100% pendeli, otrs saka 100%. Tur nav 11 metru soda sitienu labākais tiesnesis pasaulē, kā viņš nostrādā ideāli. Un tad es domāju, varbūt mēs nesaprotam futbolu. Bet īstenībā šī diskusija, ka ir tik kardināli pretēji viedokli, tas norāda, ka tomēr tā bija pelēkā zona, un es esmu tas cilvēks nevis tāpēc, ka tas būtu ērti. Es saprotu, ka nav tik vienkārši. Un tāpēc mēs šeit sēžam un diskutējam. Man patīk tomēr tas dinamiskais viedoklis, tas pirmais iespējas, ka tev šķiet, un tas, kā arī Linards teica, tas uzbrucējs, tas notika 0,2 sekundēs. Tas nav tā kā stop kadrs, tagad ko man darīt, es esmu uzbrucējs, reku viņa kāja, varbūt sameklēšu kontaktu, nokritīšu. Un tas nesākās pirms soda laukuma, kā abi divi jau skrēja, ka tu jau saproti. Tas vienkārši acu mirklis. Tas acu mirklis, viņš tiešām, protams, ka ir izsmalcināti, slīpēti uzbrucēji, kuri sajūtot mazāko kontaktu, uzreiz tur kaut kur ielien krīt, un viņiem ir izstrādājies tas refleks, ka ir jāpelna penduls, ir tādi spēlētāji, bet šajā gadījumā man šķita, ka viņš tiešām grib tikt pie tās bumbas. Viņš noķēra kontaktu, kuru lielā mērā izprovocēja aizsargs. Tā kā Pauļu piedot, jā, tu skaties palielinājumu, jā, bet man kaut kā liekas vairāk tomēr ir pendele, bet es neesmu tajā groziņā, kas 100%, ja kāds tiesnešu eksperts pateiks, ziniet, nē, ir tā un šitā, un jaunās tur instrukcijas un rekomendācijas, es, protams, esmu gatavs arī piekāpt. Bet vēl arī par to pieskārienu bumbai, tur vienkārši figurēja arī tas arguments par pieskaršanos bumbai. Tev jau nav obligāti jāpieskās bumbai, lai viss tiktu anulēts. Ja tu izej caur spēlētāju, tu joprojām izej caur spēlētāju, teiksim, tas varbūt kā arguments. Tas tāpat kā par kartītēm, tu vari nospēlēt tīri bumbā un pēc tam nopļaut pretinieku, un tāpat tev ir dzeltenā kartīte, tā kā tas ir tā. Tā ir vēl viena nianse, kas arī jāņem vērā. Bet, katrā ziņā, tas ir tas futbola šāms. Ir situācija, ir diskusijas, runājam. Skaisti, man liekas, tā ir viena no futbola burvībām, kur es kaut kādā mērā arī piekrītu Jānim Pakalnam, ka tā ir savu odziņu, skaidrs, tur taisnīgums, precizitātes un tā tam līdzīgi. Bet vēl viens temats garām diskusijām. Kanāda katrā ziņā izcīna panākumu pirmajā 16. fināla spēlē. Uzvaras vārti gūti pašās beigās, kompensācijas 2. minūte, un cilvēki vēl nav tikuši šajā brīdī tātad pie papildlaika formā, lai gan pēc tam cilvēki, kam vajag papildlaikam, vajag 11, tie arī paēda diezgan labi. Kanādas izredzes šajā pasaules kausā, vai mēs skatāmies tā līkne, viņiem ir augšupējoši, ja mēs skatāmies tīri, vai šis ir tas viņu līmenis, un tagad tā ir tā viņu robeža. Labi, mēs pēc tam tiksim līdz play-off zariem, bet principā Kanāda sasniegusi savu robežu. Man ir vispār tā, ka grupu turnīrā mani Kanāda nopirka ar vienu spēli. Īstenībā viņi visas spēles aizvadīja pietiekami labā līmenī, bet es skatījos no līdz Kanāda Katara. Es saprotu, Katara tur diezgan švaki aizvadīja turnīru un nav tā stiprākā izlase, bet tas, kā Kanāda bija uzbudināta, tas, kā viņi neapstājās pēc 1-2 vārtiem un sagrāva ar 6-0, uz mani atstāja iespēju. Un pretī mēs liekam Dienvidāfrikas Republiku, kura savukārt pretējā virzienā, kuru es izmetu ārā no saviem kaut kādiem tur vispār kandidātiem uz jebko, kad viņi atklāšanas spēlē izskatījās drausmīgi.
ir vienkārši katastrofa. Jā. Es jokoju, bet es uzskatu, ka tas ir daļai joks un daļai nopietni. Es biju kaut kur rakstījis, ka Fēru salas nospēlētu cienīgāk. Un es tiešām tā uzskatu. Es zinu, Fēru salas tāds ļoti Kutelīgs temats Latvijai. Bet tiešām Fēru salas, es domāju, ka no aizsardzības nospēlētu daudz akurātāk, prasmīgāk un dabūtu labāku rezultātu. Bet atkal, ja mēs runājam, tu vaicāji par tām līknēm, tad Afrikāņiem, Dienvidāfrikas Republikai tā līkne aizgāja uz augšu. Viņi ar katru spēli lika klāt un gan 16. finālā izskatījās cienījami, gan grupu turnīram atlikušajās spēlēs par Čehiem, kad pēc spēles Dienvidāfrikas treneris sacīja, ka Čehi vispār negribēja spēlēt, vilcināja laiku pie 1-0 un mēs savukārt izlīdzinājām. Tā kā man ļoti patika viņu tā līkne un Kanāda savukārt kaut kur pēc tā 6-0 vairs nav demonstrējusi to pašu. Nu, ja tu vaicā par to potenciālu un tā tālāk, tad droši vien, ka astotdaļfinālā viņiem ir jāapstājas, bet play-off ir play-off. Play-off pārsteigumi var būt un skatīsimies, kas kritīs tālāk. Linārd, nākamais mačs, kas mums ir jau izslēgšanas spēlēs, tā ir nākamā diena, un tur mums ir Brazīlija ar Japānu. Un es zinu daudz cilvēks, kas grib redzēt Brazīliju, bet kaut kā šo spēli sāku viņi nepieslēdzās. Man daži tādi paziņas bija. Un tajā brīdī, kad Japāna izvirzās vadībā ar 1-0, tajā brīdī cilvēki sāk slēgt iekšā televizoru, skatās, vai tik te nebūs kāds pārsteigums. Skatoties šo spēli, bija pārliecība, ka Brazīlija viss sakārtos, vai arī Japānas disciplīna bija sajūta, ka varētu noturēt šo pasākumu. Jo viss izšķirās pašās beigās. Martinelli kompensācijas laikā uzvaras vārtu un Kazimīru pirms tam 56. izlīdzinājuma. Vai pārliecība bija no sākuma, ka Brazīlija sakārtos visu laikam, ka nē, bet zinot tos Brazīlijas sastāvu dziļums un tos spēlētājus, ko viņi var laist laukumā, personīgi man bija sajūta, ka Japāna vienā mirklī sabruks. Tajā pašā mirklī, skatoties spēles beigas, nebūtu pārsteigts, ja šī spēle būtu aizgājis arī līdz papildu laikam. Protams, Martinelli skaists vārdu guvums tieši pēdējās sekundēs, bet tas zinām, cik Japāna ir konstruēta aizsardzībā, cik precīzi viņi var nospēlēt atšķirībā no, piemēram, Dienvidāfrikas, kur nospēlēja pirmajā spēlē, bet redzot to, ko Brazīlija var parādīt, jāsaka gan, ka turnīrs sākumā nepārliecināja īsti pirmā spēle pret Maroku, bet pēc tam ieskrējās pret Haiti, ieskrējās pret Skotiju un tagad domājams, ka tas vilciens jau ir aizgājis, Būs interesanti tiešām vērot to, cik tālu arī Brazīlija cīnīsies. Man par šo maču īstenībā ļoti patika, kā tagad sanāk slavēt kolēģis, bet tiešām Ilvars ar Kārli, manuprāt, superīgi analizēja cīņas gaitā, un šī spēle sastāvēja no arī vairākiem cēlieniem, un tā viņu analīze par to, ka sākumā Brazīlija spēlē Brazīlijas futbolu, īsās piespēles, ieskriešanas tehnika, viss pārējais, bet Japāna tam visam ir sagatavojusies, un tad vienā brīdī, nokļūstot jau tādā problemātiskā situācijā, otrā puslaika sākums 0-1, un Brazīlija sāka centrēt, kas šķiet tā pirmajā brīdī, ko brazīlieši ar centrējumiem un ar galvu, bet izrādījās, ka tas ir diezgan spēcīgs ierocis, un līdz izlīdzinājuma vārtiem jau pāris momentus Brazīlija izveidoja, un Kazemīro beigās ar galvu gūst vārtus. Tā kā man patika tas, ka Brazīlija spēles gaitā, es nezinu, vai tas bija Karlo Ancelotti pirksts vai paši futbolisti to sajūta laukumā, ka viņi mācīja šādi pielāgoties pretiniekam un atrast to recepti, lai uzlaustu. Mans dēlēns baigi gaidīja, ka tūlīt tās Neimārs nāks un kārtos, bet izrādījās, ka nav nepieciešams un kompensācijas laikā Martinelli izrauj. Bet, ja tu vaicā arī par to, vai bija sajūta un par sajūtām, atkal jāsaka, ka te varēja būt pilnīgi jebkas. Mēs runāsim tālāk par mačiem. Vieniem izdodas, citiem neizdodas. Ir skaidrs tas, ka Brazīlija ir stiprāka, bet Japāna vai varēja nosargāt? Protams, ka varēja. Bet jā, pašam mirklī interesanti ļoti šeit, tā, kad Brazīlija jūt, ka nedaudz, visāk uguņot un tam līdzīgi, tieši šie centrējumi seko, bet interesanti, ko tad Brazīlija darīs nākamajās spēlēs, jo tā pati Kodivāra vai Norvēģija, pietiekami garš šeit aizsargi, kur varētu arī šīs te gaisa bumbas izsist labāk nekā salīdzinājumā augumā nepārāk ražanie Japāņi, un tad, būs interesanti redzēt, ko Brazīlija darīs, ja arī šādi pret Japānu, kā neaiziet sākums, tad ko tad liks pretī Brazīlija? Ejam tālāk, mums ir nākamā spēlē, mums ir Vācija pret Paragvaju. Tas bija kaut kas tāds, kā man arī patika futbola čatiņu atvērt vaļā un redzēt, ka tur
parādās ieraksts, tā tik bija Naksniņa. Un kas te notiek? Un beigās, jā, Vācija, Paragvaja aizvada vienu no visaizraujošākajām spēlēm. Rezultātu ziņā, pārsteigumu ziņā, jautājums, vai tas arī spēles ziņā tā bija. Pirmais puslaiks vadībā ir Paragvaja, otrais puslaiks Havertz vienus vārdus atgūst. Vēlāk bija 102. minūtē, tas jau tad papildlaiks. Viena vārti netika ieskaitīti, tur bija pārkāpums attiecībā pret vārdsargu tajā situācijā, kas arī korekti, ja es pieņemu. No, es, piemēram, nepiekrītu. Tu nepiekrīti? Jā, Ok. uzreiz. Pārāk mīksta epizode. Jā, pārāk mīksta epizode. Es nevēlos te piesaukt daudz uzreiz par to Arsenal futbolu, ka Arsenal nebūtu bijis čempions, ja šādus neskaitītu golus. Es vairāk atkal pēc futbola gara vados. Es skatos spēli, es apskatos arī atkārtojumu. Un man liekas, beidziet. Jā, tas ir vārtsarga laukums, ir īpašie noteikumi vārtsarga laukumā pret vārtsargu, bet tas bloķējiens bija tik simbolisks, un es sapratu Nagels man tādu neizpratni un tādu ironisko smaidu. Man to tiešām bija grūti sagramot, un ne tāpēc, ka es būtu par Vāciju, pret Paragvaju, vienkārši man likās netaisnīgi neieskaitīti vārti. Redzēji epizodi? Jā, es arī, manuprāt, vēl diskutējama epizode šī būtu, ja šīs vēl būtu grupu spēles, bet izslēgšanas spēlēm ir absolūti cita maksa. Un man šķiet, šādā spēlē es piekritīšu Edmundam, ka nedaudz par mīkšu šīs te kontakts. Jā, manuprāt, izslēgšanas spēles ir izslēgšanas spēles, un tur ir jābūt gatavam arī uz šādu kontaktu, kurš var būt. Anglijas spēles iespējams kaut kā varētu būt, ka tur bija pārmetumi, ka lielās komandas pietiesā vēl kaut ko, un tagad mums ir viena liela komanda un viena komanda, kas ļoti svin ierašanos pasaules kausa fināla turnīrā, un tagad vēl ko vairāk. Man liekas, ka pat īstenībā bija pirms turnīra paziņots, ka neļaus šos Anglijas paņēmienus ar stūra sitieniem, ka īpaši pieskatīs visas šīs bloķēšanas. Tā kā bija rekomendācija to īpaši izvērtēt šādas epizodes. Bet es tik un tā palieku pie tā. Es atkal runāju par tām robežu šķirtnēm, cik daudz ir bloķēts, cik nav bloķēts. Un šī gadījumā būtu jāskaita vārti. Bet kopumā, ja drīkst tādu domu, es mēģināšu viņu absolūti korekti pasakīt, jo, zin, kā tur tāda smalka robežšķirtne, bet man liekas, ka kaut kādi procenti tomēr, ka Vācijai tomēr ir šī tautību daudzveidība, un tas nav nekas pret kuru tautību, visi ir cilvēki, bet tas, ka izlasētu spēlē par karogu, par himnu, un manuprāt, tādam klasiskam Vācijas izlases spēlētājiem, viņa elkiem jābūt tur Gerdam Milleram, vai tur, nezinu, Rumenīgam, Francam Beckenbaueram un tā tālāk, un ja tu caurām esi par to, un tev ir caur paudzēm, un izlases biedru vectēvi kopā no sērijas ir tur spēlējušies smilškas tā kaut kā tā, tad, man liekas, ir viena lieta. Protams, man kāds pateiks, bet, ko tu tur runā, tu liņās Francija ar savu arī to visu imigrācijas stāstu atnāks un vinnēs pasaules kausu, un kā reiz Francijai nākamā pretiniece ir Paragvaja, un varbūt tas tā arī būs, bet futbolā ir viena lieta jāsaprot, ka tu vari būt labāks un neuzvarēt spēles, un lai tu droši uzvarētu spēles, tev jābūt daudz labākam. Un, piemēram, Francija, vienkārši tur tas talants ir tik milzīgs. Viņi varbūt ir pret Paragvaju, viņi būs varbūt 80-20, un tie 80 ļaus uzvarēt. Vācija, iespējams, ka bija 65-35, arī stiprāka komanda, mēs varam dažādi skatīties uz statistiku. Vācija bija pārliecinoši labākā komanda laukumā, un es šo tēmu, ko es tagad paceļu, droši vien nepaceltu, ja Vācija būtu uzvarējusi, bet tomēr kaut kur man ir tā sajūta, ka kaut kur tie procenta punkti varbūt arī pazūd. Tas, man liekas, ka brīžiem viņi katrs spēlē par sevi, Vācijas spēlētāju, un nav kaut kāda tāda, es nezinu, kas notiek ģērbtuvē, tas arī tāds labs jautājums, bet jā, man liekas, ka kur šis faktors arī nospēlē. Un tad 11 metru sitiens sērija, tur pietiekami nopietni vīri arī nespēja gūt vārdus un situācijas visām gaumēm. Tur Marokas spēlē būtu pat vēl vairāk būs, līdz tam mēs tiksim, bet viss sākas ar to, ka Havertz neiesit 11 metru sodu sitienu. Un tad pēc tam ir Voltemāda arī 4. sitienu kārta, tā bija, labi, tur atbildēja arī Paragvaja netrāpīt. Tur gan, jā, es gan vairāk uzslavētu Neueru nekā Paragvaja neiesit, bet nerealizēts. Ar to gribēju teikt, bet šeit mums arī pietiekami, kā es saku, uzsver liela dūža kļūdās. Tātad daudz tirzāts temats, bet iztirzāsim vēlreiz. Citi saka loterija, citi saka meistarība, bet šis spiediens izdarīt citiem pirmajiem, izdarīt citiem pie situācijas, kur var noslēgt spēli un uzvarēt, varbūt tur tie nervi arī drusciņi nospēlē vairāk. Es biju rotaļājies ar mākslīgo intelektu, un es pastāstīšu, kāda man bija tā doma, jo skaidrs, ka spēlē top komandas, visu runā tur loterija vai psiholoģija, tādas lietas. Es viņam pajautāju, kas būtu, ja Pendeles izšķirošā brīdī sistu Francija pret San Marino, kur vieni ir pusprofesionāļi un zema līmeņa spēlētāji relatīvi, un otri ir pasaules labākie.
Un viņš man iedeva vērtējumu, es ceru, ka es nekļūdos, bet apmēram, manuprāt, bija arī kaut kādi 65-35 Francijas labā. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, no vienas puses, jā, diezgan jūtams pārsvars. Francija būtu liels favorīts un tā plaisa spēlējot šīs pendeles divām dažāda līmeņa komandām. Viņi strauji pieaug no 50-50 uz 65-35. Tā pašā laikā 35% San Marino. Ja pamatlaikā viņam būs 0,7 visticamāk. Pendelēs ir 35%. Tas parāda, ka tomēr sliecies domāt, ka tur ir arī nejaušība, psiholoģija un tādas lietas, un meistarība ir otrajā plānā. Bet tajā pašā laikā, ja mēs par vājām, salīdzinoši vājākām komandām runājam, viņiem tas 11 arī jānopelna, līdz tam ir jātiek. Teorētiski. Tā ir tā viņu balva, kur viņi var mēģināt vinnēt. Tā ir viņu balva, un plus vēl nāk klāt psiholoģija tāda, ka uz favorītu ir spiediens. Vācieši saprot, ka tu nedrīkst vienkārši sāk spiedienu. Paragvajieši laimīgi, ka viņi tur atrodas tajā sērijā. Par Havertz runājot, arī es tādu subjektīvu viedokli, man nepatīk tie visi pārāk sarežģītie izpildījumi, tie satipināšana, tad kā ļoti lēni, kaut ko tur groza galvu. Jā, es saprotu domu, droši vien tur vārdsargu izraustīt, nomānīt, bet man liekas, ka kaut kā tev jābūt flegmatiskam, pragmatiskam, kaut kādam tādam bezmaz vai vienaldzīgam, vienkārši jāpienāk un jāizsit vārtos. Nevis jāizgudro pārāk sarežģītas lietas, un Havertz, manuprāt, piemānīja pats sevi. Lūk, iesoļo nākamajā kārtā. Tātad Paragvaja, liels notikums valstī. Brīvdienas, starp citu, arī. Arī piešķirt. Es tieši domāju, pēc viena piemēra var iet tālāk. Starp citu, Vācija sagādāja, jo Vācija zaudēja gan Ekvadorai, un Ekvadora pasludināja brīvdienu, un tagad Paragvaja divas, kā vidusmēri saucās Dienvidamerikas. Linār, mums bija vēl viena spēle šajā naktī, Maroka pret Nīderlandi. Šis bija mačs, kur es arī ļoti gaidīju, jo es teikšu, pirms turnīra es daudz sagaidīju no Nīderlandes, tādā ziņā man ļoti patīk šis futbols, ko viņi piedāvā, bet Maroka atkal tas, ka komanda numur 1 no Āfrikas, to mēs redzējām pagājušajā turnīrā, to tagad arī apliecina viņi vēlreiz. Maroka arī 11 metru sitienu sērijā izcīna panākumu. Tas, kā tu sagaidīji, tā spēle arī aizgāja, vai tu biji līdz to, ka būs pamatlaiks un būs mums skaidrāks uzvarētājs? Ne. Šāds komandas. Nē, es teiktu, tiekās divas ļoti augsts līmeņi. Jā, šis bija kā vārdsargs, ļoti skaists atvērījums. Bet, jā, es domāju, ļoti augsts līmeņa spēle. Tā, kad jau norisinājās visi šie notikumi grupu fāzē, un mēs uzzinājām, kas tad būs, ka šāda spēle vispār būs, tad jau varēja sagaidīt, ka šis būs viens no interesantākajiem 16 daļu fināliem. Un to, ka šī spēle varētu aiziet līdz pendelēm, tas es personīgi to nebija pārsteigts, jo abas komandas pietiekami uzbrukoši, tajā pašā mirklī arī ļoti labi aizsargājas. Un, jā, atkal nospēlēja šis faktors 11 metru sitienu sērijā par to, ka kādi izlases līderi aizsit garām šos 11 metru sodu sitienus, bet es nezinu, atskatoties arī uz Vācijas spēli, šis faktors par sit pirmais vai sit otrais, manuprāt, es nezinu, man personīgais subjektīvais viedoklis ir, ka tam nevajadzētu strādāt. Tu esi tik augsts līmeņa profesionāls, ka tu esi ticis līdz pasaules kausam, un tā bumba ir jādabū vārtos. Es piekrītu par to tipināšanu. Abās spēlēs zaudēja komanda, kas pirmais darīja sitienu, ja? Jā, Nīderlanda izpildīja pirmā un zaudēja. Un Havertz arī bija pirmais, jā. Iespējams, tiešām šis faktors strādā, bet tādā mačā pret... atskatoties atpakaļ uz Vācijas spēli, man šeit tur nav nekāds faktors, ka tev ir lielāks spiediens. Tā bumba ir vienkārši jādabū vārtos, un jā, man šeit tāds interesants. Es varbūt vairāk pievērstos tām 120 minūtēm. 11 ir 11, ja jebkurš var uzvarēt. Īstenībā Nīderlande negatīvi pārsteidza. Un, labi, par Maroku runājot, tu minēji, ka tā ir Āfrikas top izlase, bet jāņem vērā, ka viņi arī pasaules kausa 4. vieta pagājušajā turnīrā un arī FIFA rangā 7. vieta pasaulē starp visām. Nīderlanda 8. tāpat blakus. Un runāt par to stilistiku, tas stils, ko izmantoja Ronalds Kulmans, it sevišķi spēles gaitā, ja pirmais puslaiks vēl tur daudz maz līdzīgs, tad otrajā puslaikā, būsim godīgi, Nīderlanda ieslēdza pilnīgāko aizsardzības futbolu. Jā, Maroka ir iespaidīga. Man patīk šis jēdziens nopirka pret Brazīliju. Mani marokāņi vienkārši var teikt similējus viņu spēlēja tajā futbolā. Tas bija vienkārši iespaidīgi. Brazīlieši apmulsuši skatījās viens uz otru un nezināja, ko darīt ar tiem marokāņiem. Bet tas, kā viņi spēlē, klausies otrajā puslaikā,
Marokai bumbas kontrole 79% un papildu laikā 83%. Nīderlanda bija tā, kas gaidīja 11 metru sitienu sēriju. Un tas ir, protams, šokējoši. Jā, maz pietrūka Nīderlandē, lai nosargātu 1-0 kompensācijas laikā. Maroka izlīdzināja, bet tas, kā viņi izlīdzināja, arī tas stils, tas dziļais centrējums un tāds vētreinā ielidošana soda laukumā sitiens ar galvu. Tas absolūti ir Marokai raksturīgi, tāds vētreins uzbrukuma futbols. Un nezinu, negribas teikt kaut ko par skaļu, ka viņi var vinnēt pasaules kausu, bet tas, kā viņi spēlē, atsevišķā spēlē, viņi patiešām ir mierīgi uzskatām par titula pretendentiem. Cita lieta, ka ir šis tālāk jāskatās siets, bet nākamā kārta ir vairāk nekā ņemama. Tas sanāk viņam, laikam, ceturdaļfinālā potenciāli ir Francija, kur varētu atdurties, bet astodaļfinālā Kanāda, Maroka, es domāju, ka ne mājinieki būs favorīti šajā spēlē. Mājnieks nespēlē mājās. Pie tam vēl mājnieki, jā, Hjūstonā, pie tam vēl tāpēc Kanādai, jā. Rīkotāja valsts. Vēl es patvēršu varbūt Pandoras lādi, bet vienkārši bija kaut kur caur sociāliem cirkulēja tāda ideja. Kopumā jums abās spēlēs papildlaiki apmierināja, vai jums vispār, mēs runājam futbola kopumā, papildlaiks ir ok vai nav ok? Kāda ir alternatīva? Es dzirdēju alternatīvu. Nu daļēji. Es vienkārši dzirdēju, ka Džeki kaut kāds prieda Ziemeļamerikā uzreiz, un viņiem patīk kādas kontroversālas idejas. Lai nebūtu tā, ka visi, vai ir kāds, kurš baigi gaida to 11 sēriju, izsitam 11 pirms papildu laika, tad vismaz vienam būs jāiet baigi uz priekšu, lai nav, tā teikt, bailīgais futbols. Jo tu zini, ja tu esi zaudējis 11 un būs neizšķirts pēc papildu laika, tad tu esi zaudējis. Kad izsit 11, tu zini, kurš uzvarēs pie neizšķirta gadījumu, spēlējam papildu laiku. Jā, tas ir jāapsmeziņo, jā, tas ir kontroversāli, bet teorētiski. Man pašam šis formāts ir ok, tas ir godīgs, taisnīgs, ejam līdz pēdējiem scenārijiem. Bet teorētiski tas palīdzētu varbūt atraisīt to papildu laiku vairāk. Jo arī, tu pinēji Marokas statistiku, viņiem citur 83% bumbas kontroli, viens sitiens. Bailīgi bišķiņ tas kopumā izskatās. Es pareizi saprotu, ka tad mēs pēc pēc pamatlaika ejam uz pendelēm, un ja pendels neizšķir, tad uz papildu laiku. Jā. Tad jautājums, un ja papildu laiks beidzās neizšķir? Tad tie, kas bija vinnējuši pendels, brauc tālāk. Ok. Pendels vienkārši izspēlēm pirms tam. Kontroversāli, ok, bet vienkārši pasakiet, labi, ok, vai arī sūdz, ejam tālāk. Es saku, ka sūdzējam tālāk, jo 100-120 minūtes, jā, bieži vien ar to ir par īsu. Viens sitiens papildu laikā ir labs arguments, bet joprojām tas ir tās komandas rīcībā, tas uzdevums. Viņi saprot noteikumus, viņi zina. Scenāriji ir zināmi vienkārši. Tu nevari uzlauzt, ja tu nesit pa vārtiem, ja tu esi samierinājies ar to 11 likteni, tad ej līdz 11. Ja tu nevēl, piemēram, Anglija pret Kongo Demokrātisko republiku, droši vien, ka Anglija negribētu sīst 11, zinot viņu visu vēsturi, zinot viņu favorītu lomu. Ja tu 120 minūtēs nevari panākt vismaz 1-0, tad tā ir tava vaina, tava problēma. Varbūtība teorija, jā, varbūt arī G 2,3 ir dažas izlases to piedzīvojušas, beidzas 0-0 un tik un tā ir 11. Neko darīt, tāds ir sports, tāds ir futbols, bet kopumā, protams, ka paliekam pie esošā formāta. Man tieši nepatīk atsevišķi kas sāk jaunievedumi parādīties, kad pēc 90 minūtēm uzreiz sit 11, un tas arī izšķir to uzvarētāju. Tas ir par īsu, un tas nav forši, bet šī brīža formāts man ļoti patīk. Nē, man arī kā ir ok. Es vienkārši domāju, vai mēs gribam kaut ko uzlabot, mēs negribam uzlabot. Laikam, jā, būtu ļoti interesanti. Vienkārši, no otras puses skatoties, ja mēs sitam 11 metru sodstienas pirms tam, tad es domāju, ja Nīderlanda šajā kompensācijas laikā vienkārši nolika autobusu, tad, ja pendels būtu pirms tam, tad Maroka būtu uzvarējusi, un tad Maroka būtu nolikusi autobusu, un tam mums vienkārši pusstundu vēl jāstāsta, kā Nīderlanda spiež uz priekšu, vai no otras puses kā Vācija vienkārši spiež uz priekšu. Jā. Labi, šis arī izies cauri. Tagad lūdzu uzliekam tādu saucamo braketu, ja braketa apliem mums izdos. Jā, reku mums ir. Lūkšu iziet cauri gan vienam, gan otram, tā kā mums laiks tomēr ir limitēts, mēs varētu to izdarīt dinamiski. Visus karogas. Pārbaudīs. Ir atpazīstam visi, jā. Tiešām, pagaidām, blakus Argentīnai reāli nepazīstams karogs. Provokācija. Tātad, lūk, ar provokācijas izturējis Lidāri, tevs uzdevums ir ātri izbraukt cauri. Es domāju, sākot no Brazīlijas pa labi, lai mums tehniski, kas saka, neapmaldās, jo tas arī šī vakar duēls ir Kodivāra ar Norvēģiju.
Lietas ātrās prognozes zīmēm tavu ideālo bildi. Baigi daudz laika tev domāt nebūs, bet tev Vienkārši ātros uzvarētājs. dod sajūs. Varbūt kādu vienu argumentu, ja tev izdodās ielikt. Es teiktu, Norvēģi ātri dodās uz priekšu pēc tā, ko viņi piedzīvoja fiasko pret Franciju. Es domāju, viņi saņemsies. Tad Ekvadora, neskatoties uz to, ka spēlē pret vienu no rīkotāju valstīm un mainiekiem. Jā, manuprāt, Meksika mājās salūst. Kongo noturējās pret Portugāli, bet nenoturēsies pret Angliju. Tā kā es lieku Angliju uz priekšu. Nu, Kapu Verde mūs ir patīkami iepriecinājis, bet es domāju, Argentīna Paldies, nedaudz. pietiks. Jā, paldies. Šeit arī jūsu ceļš beidzās. Šeit ļoti interesants duels. Grūti, bet lai iet. Eģipte, Austrālija. Jā, lai iet Austrālija, lai būtu kaut kas interesantāks. Pēc tam Šveice pret Alžīriju. Alžīrija arī savā ziņā patīkami pārsteigus, bet Šveice ar pieredzīti, es domāju, ka iziet. Pēc tam Kolumbija gana, lai iet Kolumbija pavisam ātri pārsteidz Portugāli, pēc tam Beļģija, Senegāla šeit spēle, kuru ļoti gaidu, jo šeit uzvarētājs, šeit var notikt viss, bet lai iet Beļģija ar saviem veterāniem. Tu esi drusku pret mani šobrīd. Jā. Labi. Viņš dzirdēja, ko es teicu. Bosnija pret Ameriku. Labi, viena rīkotāja ir. Bet nē, mēs šeit, Bosnija šeit arī līdz Amerikai aizkļuva, bet tālāk pa Ameriku netiek. Man ļoti interesē īstenībā, kā amerikāņi izskatās. Jau īstajās spēlēs, jo kā tas turnīra sākums. Man interesē, vai amerikāņiem iepatiksies Bosnijas himna. Take me to America. Take me to, tāpēc tas varētu nospēlēt lomu. Austrija arī diezgan augsts, gan jau, ka spēdīs par Spāņiem, bet es domāju, ka Spāņi nospiedīs. Tā kā jā, Spāņi soļot tālāk, pēc tam, domājams, Jāņa Pakalna mīļākais duets Horvātija pret Portugāli. Sekosim. Tā, lai interesantāks ir tas nākamais duets, tad lai iet Portugāļu uz priekšu, Portugāla, Spānija, tas būs interesanti. Tad Francija pret Zviedriju. Es domāju, Francija soļo diezgan dominējoši tālāk. Mēs soļojam arī tālāk? Ejam līdz galam. Pavisam ātri, jā. Tad Francija, Paragvaja, te arī, paldies Paragvajai, bet vēl vienu grantu nenonesīs, tā kā Francija. Brazīlija, Norvēģija, arī interesanta spēle, bet man šeit tieši nospēlē tas Brazīlijas savā ziņā dziļums, tāpēc es došos ar Brazīliju un Neimārs vēl soļo tālāk. Anglija, Ekvadora, te gan Anglija dodās uz priekšu pret Brazīļiem. Jā, te arī Argentīna dodās uz priekšu. Arī, manuprāt, bez jautājumiem šeit. Interesants spēles starp Šveici un Kolumbiju, bet... Kaut kur jau dzirdēts. Kaut kur dzirdēts, bet es laikam došos ar Kolumbiju. Šeit, jā, tomēr tā lai interesē. Un te atkal interesanti Beļģija pret ASV. Vai ASV tiešām var tikt līdz ceturdaļu finālam, tas ir ļoti labs jautājums. Es laikam teikšu, ka nē. Es laikam teikšu, ka Beļģi tomēr dodās tālāk. Pēc tam Portugāla, Spānija, Jā, te es varētu... Jāpadomā, jā? Man ir diezgan droši. Nē, zini kā, pirms turnīra es laikam teiktu pārliecinoši Portugāli, bet tagad es pat nezinu. Labi, lai faniem tiek, lai Portugāli tiek līdz finālam, tad lai iet Portugāli. Un pēc tam Maroka pret Kanādu, es teikšu Maroku. Man viņi tiešām simpatizē tas, kā viņi spēlē. Vienu spēli arī izdevās nokomentēt. Pēc tam paliekam pie tās pašas Marokas un Francijas. Francija, manuprāt, nospiedīs Maroku beigās, tā kā Francija dodās uz pusfinālu. Kas viņam pretī uzreiz, gan Brazīlija? Uzreiz pretī, te Beļģija stāsts arī beidzās, te dodās Portugāla tālāk uz pusfinālu. Okay. Brazīlija, Anglija, tas ir ceturtdaļfināls, kur es gribētu redzēt. Tur tas ir, tas varētu būt reāli interesants duels. Mēs pirms sākām ierakstīt, es teicu, ka es nebūtu pārsteigts, ja Angļi tiktu līdz finālam, tāpēc es arī šeit virzīšu Angļus tālāk uz pusfinālu, un pretī viņiem es teikšu, ka stājas Argentīna, Kolumbijai šeit beidzās. Francija, Portugāle, interesanti, bet es domāju, ka Portugāla nebūs tā nācija, kur var apstādināt Francijas uzbrukumu un visu pārējo, tā kā Francija dodās uz otro pasaules kausu pēc kārtas, vai pat tas nāk? Jā, otrais pasaules kausa nesanāk tiešais. Argentīna bija pa vidu. Jā. Tad 3, kad lai 3. Tad šeit, jā, tas interesantais, vai Messi un kolēģiem izdosies pavilkt tālāk. Es laikam būšu ļoti kontroversāls un teikšu, ka nē. Es teikšu, ka Francija un Anglija ir fināls. Un, Sauc vārdu, vienkārši nosauc Francija vai Anglija?
Nu, es teikšu, ka Francija. Es tev nedaudz sarūkināšu to un piedod, bet es teikšu, ka Francija Okay. Šis jau ir labi. īsina titulu. To es ļoti labā tempā aizgāju savus refrešojam šito visu, un tagad es gribu redzēt, kā šo visu bildi savukārt redz Edmunds, jo mums ir situācija. Mēs varam refrešot. Aiziet, sākam no Brazīlijas pa labi. Tajā 16. finālos man gandrīz viss sakartē Linardu, bet būs ļoti kontroversālas tālāk prognozes. Labi, sākam vispirms ar standartiņu, Norvēģija iet tālāk. Pret Kodivāru, Meksika, Ekvadoru. Es domāju, ka daudzi liktu uz Meksiku, bet es pievienošos Linardam. Man ļoti patīk Ekvadora, kā viņi spēlē. Jā, Tu esi pa mainiekiem, jā? Tālāk Anglija, Argentīna, te lecam cauri, te viss ir kā pēc priekšrakstiem. Ēģipte, Austrālija gan es lieku Ēģiptes uzvaru. Austrālieši man nepatīk ar aizsardzības ar futbolu un negribētu Negribas viņus redzēt tālāk. Jā, tāds subjektīvs. Šveice, Alžērija, Šveice iet tālāk. Vispār es būšu tāds diezgan liels Eiropas aizstāvis, jo jau pārāk daudz ir upuru bijis. Vācija, Nīderlanda, paigi žēl. Tā kā liksim uz Eiropiešiem. Gana Kolumbija, pirms turnīra dēvēju Kolumbiju par tumšo zirdziņu, tā kā stabila Kolumbija. Tālāk Beļģija, Senegāla. Tiešām piekrītu, ka interesants duelis lieku uz Eiropu, ja pa Beļģiju. ASV, Bosnija, manuprāt, bez lielas domāšanas. ASV iet tālāk šeit mainieki. Šajā gadījumā nē, bosnieši vieni no vājākiem starp eiropiešiem šajā turnīrā. Un tad pārlecam, jo tur ir Spānija. Portugāla, Horvātija, Portugāla uzvarēs. Tā, un man vēl paliek, Franciju arī metam iekšā. Francija iet tālāk, un tagad sāksies interesantākais. Un super sensācija. Norvēģi izsit brazīliešus. What? Jā, Norvēģi izsit brazīliešus. Kāpēc? Kāpēc? Pagaidi, Manuprāt, mēs jau redzējām pret Japānu brazīliešus, mēs redzējām pret Maroku brazīliešus. Ne visi atstrādā aizsardzībā. Aizsardzības līnija, manuprāt, ir šeiki, jeb trausla. Norvēģija šo turnīru bauda. Arī Norvēģis tāpat kā kolumbiešus un amerikāņus es biju dēvējis par tumšiem zirdziņiem, tad ejam uz priekšu. Bet es nemelošu, es nebūtu pārsteigts, ja Norvēģi arī tiktu. Jā, es izvirzīju Brazīliju, bet arī pirms turnīra, tā kā mums bija jāveic prognozes, arī virzīju Norvēģiju kā tumšo zirdziņu, jo, viņi ir parādījuši. Man bija sanācis komentēt spēles starp Senegālu un Norvēģiju, un tā Norvēģi parādīja ļoti skaisti. Labi. Es atgādināšu, ka 1998. gadā vienīgajā savstarpējā spēlē Norvēģija uzvarēja Brazīliju, un pēc tam Latvija uzvarēja Norvēģiju, un pēc tam Brazīlija uzaicināja Latviju uz pārbaudas spēli, jo gribēja redzēt, kā tas ir iespējams. Gribēja tikties ar komandu, kura ir uzveikusi Norvēģiju. Tas ir reāls stāsts. Tas ir reāls stāsts. Latvija spēlēja par Brazīliju, pateicoties Norvēģijai. Pasaules kausa to neoficiālo neesam dabūjuši kaut kā tādā veidā. Tajā reizē nedabūjām, bet principā ļoti tuvu. Jā, ļoti labi. Un turpinām ar kontroversiju. Ekvadoru, Anglija lieku uz Ekvadoru. 11 metru sitienu sērija, kaut kāds 0-20 minūtēs. Anglija. It's coming home. It's not coming home. Viņi paši atgriezīsies ātrāk, ja? They're going home. Yeah. Tā, Argentīna iet tālāk, un mans tumšais zirdziņš šeit tomēr arī kā gribētos uz Eiropu, bet pateikšu, ka Kolumbija tur veidosies skaists dienvidamerikāņu duelis tālāk. ASV, Beļģija, labi, arī būšu pret sevi, likšu tomēr uz ASV, jo vieniem rīkotājiem ir jātiek ļoti tālu. Portugāla, Spānija, man tomēr ir Spānija. Maroka, Kanāda, bez jautājumiem Maroka. Tāpat arī Paragvaja savu ir paveikusi, ir Francija. Līdz ar ko, ja paskatāmies šo izvietojumu, interesantākais, kas veidojas, totāli negaidīts, sensacionāls ceturtdaļfināls Norvēģija, Ekvadora. Wow! Mēs neatteiktos. Kurš tagad brauc tālāk? Norvēģija? Brauc tālāk Norvēģija. Dienvidamerikāņi jau pietiek, lai gan arī tālāk tur divi tie, kas savā starpā viens slēdz otru. Un es lieku uz Kolumbiju. Kolumbiju. Ko? Jā, es lieku uz Kolumbiju. Viņš jau paņem tādu šeikeri, izmet ārā tās valstis. Šītas spēlēs, šītas nespēlēs. Zini kā, šis ir tas brīdis, kad man iedeva ētera laiku, es drīkstu darīt, kā es vēlos. Un pēc tam jau tāpat, zini kā, beigās uzvarēsīs favorīti un šito visu aizmirsīs. Jā, tieši tā, bet šis vismaz izies, ja? Spānija, ASV, Spāņi parādīs tomēr, ka MLS vēl nav tajā līmenī, lai sagatavotu pusfinālus tas pasaules kausā. Un Francija, Maroka īstenībā arī varētu šeit kaut ko spēlēties, bet labi, lai tomēr ir Francija. Mēs abi sabijāmies. Bet reāli, ja tāds ceturtdaļfināls būs Francija, Maroka, tur būs labi. Varbūt 60-40, bet jūs saprotat, 40% tas ir daudz. Spēlējams. Tas ir spēlējams.
Nu, tālāk, jā, tāds pusfināls, kuru neviens pasaulē negaida. Un, Francija, Spānija. jā, no. Labi, Francija, Spānija sākšu, tur man vienkāršāk. Es pirms turnīra liku uz Spāņiem, bet šobrīd redzot, es tomēr domāju, ka Francija ir finālā. Un Francija finālā sastapsies ar, lai ir Kolumbija. Wow. Kolumbija absolūti negaidīts fināls. Tur būs mēnesis brīvs, ja viņi vinnēs. Tur ir līdz nākamam pasaules kausam. Fināli jau būs nedēļa brīva vismaz. Nu, 2018. gadā iegūts pasaules kausa, 2022. gadā zaudējums finālā un 26. gadā atkal uzvara finālā. Francija paņem, tad iztiksim bez kaut kādām supersensācijām. Tomēr pasaules kausa zīmē, kā gribi. Francija uzvar. Jā, kas tur notiek tālāk. Bet šis ir tik... Tas ir tas, ko mēs raidījuma sākumā tagad runājam. Ka patiesībā tu tur samiksē vai ne to grupu turnīrs lielāks palicis vai ne grupas turnīrs, vairāk izslēgšanas spēles. Bet tagad paskaties, cik daudz īstenībā viedokļu dažādības. Kas var iziet, kas var notikt, kur būs pārsteigumi, kur būs pārsteigumi jau ir bijuši. Ir garšīgi. Bet klausies, ja Paragvaja var uzvarēt Vāciju, kāpēc lai kaut kas nepiepildītos? Tur jau tā lieta. Vienīgais, kam es Vērdi neuzvarat Argentīnu. Vienīgais, kam nespēlējies ar uguni. Vienīgais, kas tiešām ir jāsaprot, ka tie pārsteiguma autori, viņiem ir grūti to izpildīt divas reizes pēc kārtas. Tur jau tā lieta. Tāda Paragvaja vinnēja tagad Vāciju, bet vai viņi vēl nākamajā spēlē var arī lielos favorītus? Droši vien, ka ne. Izcili. Man patīk šis ir skaisti. Klau, liekam nākamo bildi iekšā, tūlīt arī ķeramies pie pašas pēdējās sadaļas mums. Spēļu grafiks šim vakaram, naktī, un tad arī rītdienas vakaram un naktī. Tātad skaidrs, Kodivāra Norvēģija mums ir gardākais duels šobrīd. Es vēl nepieminēju, ka Norvēģija paņems bronzu, tev nebija prognozes par 3. vietu. Norvēģija būs 3. Ok, pareizi, tad nebija, jā. Bez Norvēģijas un Kodivāras, kas, protams, iespaidīgs mačs 8 vakarā, no tam pārējām spēlēm, kas ir must-see TV? Ja mēs tā liekam, it kā Francija pret Zviedriju favorīti, Meksika, Ekvadoru, Anglija pret Kongo ir izteikti favorīti, Beļģija, Senegāla. Kurš ir tas, kur jūs izvēlaties? Jūs sakat, tu drīkstēs skatīties tikai vienu spēli, gan zinu, ka jūs skatīsieties vairāk. Bet jūs drīkstēs skatīties tikai vienu spēli. Kura tā būs? Neskaitot pašu pirmo. Ja tikai vienu, tad nebūtu izvēles starp Meksiku un Ekvadoru, jo tā ir jākomentē, bet ja nebūtu jākomentē nevienu, tad es pat iespējams sliektos uz Beļģiju, Senegālu, jo abas komandas līdz šim ir parādījuši diezgan, nevarētu teikt iespaidīgs sniegums, bet kaut kādā ziņā pārsteidzoši. Un jā, šeit būs interesanti pasēties, kur tad dodās tālāk. Tas, laikam, būtu tas mans, ko es skatītos. Bet noteikti, ja Toms atļaut 2, tad es skatītos arī Meksiku pret Ekvadoru, jo tur mājnieki. Es domāju, tās emocijas būs augstas. Par mainniekiem man arī šķiet, ka tās emocijas būs fantastiskas, bet cita lieta, ka Ekvadora varētu nospēlēt tādu diezgan defensīvu, tas pats par Meksiku, tā kā es varētu iebilst par šo. Jā, intriģējošs mačs, bet vai viņš būs skatāms, tāds ir jautājums, vēl vairāk 4 naktī. Bet, ja man jādod viens, es laikam paņemu to ASV Bosniju, tas pats arguments par mainniekiem. Mainieki pret mazo Eiropas izlasi Balkāni, kur ir ārkārtīgi sirsnīgi futbola mīļotāji. Tur arī, ja nebūs 2-0 pirmajās 20-30 minūtēs ASV labā, tā spēle sanāks uz 100%. Pasaules kausa burvība. Skaties, kur gribi, ir ko skatīties. Ir Fantastiski, tu vari atrast, kā jau parasti saka, nav garlaicīga spēle. Jāzina, uz ko skatīties tieši, vai ne? Tā kā burvīgi, tas ir mūsu kalendārs. Tuvākajām dienām gaidām arī nākamās epizodes. Visas 104 ar GO3. Skatāmies spēles TV6, skatāmies spēles TV3.lv, skatāmies spēles GO3, skatāmies podcasts, skatāmies TV3.lv, visas highlights, svarīgāko informāciju. Bādam futbolu. Liekam braketus. Liekam braketus, screenshotojam. Tagojam iekšā, jā. Tieši tā, super. Liekat komentāros apakšā savas versijas, tagojam iekšā un viss notiekās. Paldies, Edmund, paldies, Liņā, ka atnācāt. Tiekamies citās epizodēs. Futbols ir foršs. Čau. Tā. Čau.